piederēja īstai princesei. Īsti princešu kleitas bija ļoti graudas. Tāpēc kāpēc var redzēt, ka no kleitām ir daudz visādu šuvu, dažādas lēnpītas, vai ne? Var redzēt, ka to visu šuvu parasti bija kāda šuvēja. Viņas sarunā, piemēram, princese katru dienu vilka pilnīgi citu kleitu. Viņa arī vairākas reizes dienā pārģērbās. Jūs pārģērbaties dienā vairākas reizes, vai tikai vienā reizē saģērbaties un tad izēt ārā staigāties? Nē, bet parasti es vēl kādā dienā tās pašas drēbes. Jā, no ja viņas ir tīras. No, jā. Princeses dienā pārģērbās vismaz 3 reizes – rītā, pusdienā un vakarā. Un katru reizi viņām bija jābūt kādam palīgam, kas palīdzēs saģērbties. Vai jums šķiet, es varētu uzvilkt pati kādu kleitu? Nē. Ļoti grūti tādu kleitu ir uzvilkt pašam. Un to kleitu sastāv no daudzām daļām. Jums ir bikses, krēkla, zeķis, vai ne? Vai jums ir arī kaut kas vēl pārslēgts? Pidžama. Pidžama. Jā, pidžama, bet apaškrekliņš vienkārši. Apaškrekliņš. Tad princese vilka tā. Sākumā viņa uzvilka tādu garu